Nāciju kausa izcīņa kopš pirmsākumiem 1947. gadā ir bijušas īpašas sacensības, jo reizi gadā tiek noskaidrota pasaulē labākā nācija motokrosā. Uzvarētāji mājās aizved gan kausu, gan arī prestižu, jo motokrosu vidē nāciju sacensības līdzvērtīgas olimpiskajām spēlēm. Cilvēkiem, kuriem rūpēja tā lieta, nolēma, ja reiz tradicionālajā olimpiādē nav pārstāvēts motokross, tad rīkos paši savas spēles. Sakot, vai tad viņi vainīgi, ka senajā Grieķijā nav bijis motocikls? Lūdzu, un tā jau 68. reizi norisinās nāciju kausa izcīņa motokrosā. Šogad īpaša reize, jo pirmo reizi tik vērienīgas un augsts līmeņa sacensības notika Latvijā. Septembra beigās Latvijas zemes sajūta un iedzīvotāji sastapa motokrosa eliti. 102 braucēji no 34 valstīm ieradās Latvijā, lai parādītu savu spēku un noteikti komandu, kura turpmāko gadu būs spēcīgākā nāciju izlase motokrosā. Pirms galvenajiem startiem ķeguma trasē Zelta zirgs vairāki pasaulē vadošie sportisti veic treniņu braucienus Ikšķos trasē Ābeļdārzs, kur pielāgojas savus motociklus izšķirošajiem braucieniem. Tostarp britu motokrosa jaunās pasaules zvaigznes Dīns Vilsons un vairākkārtējs superkrosa un motokrosa čempions austrālietis Čats Rīds. Nāciju kausa izcīņa ir sezonas galvenā kulminācija motokrosā. Tie ir svēti gan sportistiem, gan līdzjutējiem. Latvija vienmēr apliecinājusi spēju rīkot augsta līmeņa pasākums. Tas izpaudās arī šoreiz. Ķeguma trase tika posta ar kārtīgas lauku sētas centību, lai braucēji varētu uzrādīt labākos rezultātus. Sestdienas rītā uz ķeguma plūda līdzjutējs Strauma, kuras mērķis bija viens atbalstīt klātienē savus varoņus. Zelta zirga trases apkaimē valdīja lieliska atmosfēra, kur nodrošināja gan komandu iespaidīgie tehniskie parki, gan līdzjutējs maidīgās sejas un kolorītie tērpi. Pāris mirkļi un gada svarīgākais notikums motokrosā varēs sākties. Latvijas izlases braucēji individuālā līmenī pierādījuši, ka spēja konkurēt ar elites braucējiem. Tāpēc vairums Latvijas izlases atbalstītāji nevarēja sagaidīt, kad vienkopus varēs redzēt titulēto Matīs Karro, Robertu Justu un Paulu Jonas, kurš šovasar kļūst par pirmo latvietu, kas ticis pie līguma ar Rūpnīcas komandu. Sacensību pirmajā dienā norisinājās kvalifikācijas braucieni visās 3 klasēs. Lai iekļūtu finālā, mūsu braucējiem vajadzēja ierindoties starp 19 labākajām komandām, kas garantētu automātiski iekļūšanas svētdienas izšķirošajos braucienos. Pretējā gadījumā svētdien nāktos aizvadīt papildus braucienu, kurā startē visi finālā neiekļuvušie braucēji, sacenšoties par vienīgo brīvo vietu nāciju kausa finālā. Tomēr mūsu braucēji ļāva uzelpot. Parādot izcilu sniegumu MX1 klasē, augsto 8. vietu izcīnīja Matīs Karro. Arī Roberts Justs, kurš pārstāvēja MX Open klasu, braucienu veids lieliski, finišējot 13. vietā. Savukārt nepārāk veiksmīgi sacensību sākumu piedzīvoja jaunākais izlases dalībnieks, 17-gadīgais Pauls Jonas, kuram pēc kritiena nācās uzsākt sacīkstes no beigām. Par spīti tam Jonas nodemonstrēja izcilu sniegumu un spēja apsteigt 18 braucējus un finišēja 16. vietā. Tobrīd Latvijas izlase ierindojās 12. vietā, kas nozīmē tikai vienu. Latvija starp motokrosa lielvalstīm piedalīsies finālā. Lai arī motokross ir individuāls sporta veids, nāciju kausa izcīņā rezultātu veido komandas iespētais, nevis viens individuāli labs brauciens. Tāpēc ļoti svarīgi, lai komandā valdītu laba atmosfēra un braucēji viens otru atbalstītu. Par Latvijas izlases neoficiālo kapteini varēja saukt Matīs Karro, kuram ķegumā bija 5. nācijas sacensības. Matīs raksturiezīmes sarakstā nav plātība vai tukša muldēšana. Galvenais vienot komandu. Tāda arī spēja atnest rezultātu. Pirmajai sacensību dienai noslēdzoties 19 komandas, kuras iekļuva finālā, varēja uzelpot un gatavoties nākamajai dienai. Arī viņu līdzjutēji, savukārt sastaptie īru līdzjutēji vēl nevarēja līgsmot, jo viņi izlasē nācās pacīnīties par vietu finālā pēdējā cerību braucienā. Joint teams, we haven't qualified yet. Qualify, so no. But we're going to make it tomorrow. Number 1 morning times we are so we're going to qualify, so we are. Tobrīd neviens vēl nevarēja apstiprināt, ka viņa domas piepildīsies un īri kvalificēsies kā 20. komanda izšķirošajiem braucieniem. Svētdien Latvijas rudens lutināja sacensību dalībnieks un skatītājs ar patīkamiem laikapstākļiem. Tas ļauj cerēt, ka šodien var būt Latvijai lielā diena un beidzot izdosies sasniegt labāko rezultātu nāciju kausa izcīņā pēc neatkarības atjaunošanas. 11. vieta debijas reizē 1992. gadā Austrālijā. Ķegumā pienāca kārta izšķirošajām cīņām, kuras vēroja atbalstītāji 1000 zelta zirga trasē un skatītājs 170 pasaules valstīs pie televizora ekrāna. Pirmie trasē devās MX1 un MX2 klases braucēji, tātad Matīs Karro un Pauls Jonas. Matīsam kārtējais izcilais starts, kas ļauj pietoties pirmajam desmitniekam, bet tad piemeklē neveiksmi. Smags kritiens, pēc kura noslāp motociklus. Līdzjutēji nopūtās, bet turpināja vēl aktīvāk atbalstīt Matīsu. Diemžēl kādu brīdi cīņa noritēja vairāk 3. desmitā. Rezultātā 21. vieta.
Pauls Jonas vēl jūta vakardienas kritienu sekas, kas nozīmē cīņu par spīti sāpēm. Jonas finišē nedaudz aiz Karro 23. vietā. Papildus tam Jonasam uzreiz bija nākamais brauciens kopā ar MX Open klasi. Tur izdevās nedaudz labāk, 18. vietā. Savukārt Roberts Justs, mokoties ar traumām pēc kritienu treniņos, izcīnīja 27. vietu. Var teikt, uz vienas kājas jābrauc, beigas sagura kāja. Uz braucienu beigām diezgan grūti bija tos lecienus lekt un sevišķi tur, kur sākumā svinēja kočkās, braucienu beigās nevarēja ātri pabraukt. Kā atzina Pauls, tad pastāvēja iespēja, ka viņam sacensības varēja beigties jau pirmajā dienā. Brīvajā treniņā bija tiešām ļoti grūti pabraukt, jo sāpēja galva un nedaudz reiba, bet paldies fizioterapeitiem Marekam Osovskim un Daināram Zolmanim, kas man saved kārtībā, izmasēja visi, iedeva pareizās zālītes. Īsti pirms noslēdzošā brauciena nācija kausā Roberts Justs uzsvēra, ka bez pienācīgas aprūpes arī būtu apdraudēta viņa dalība. Paldies fizioterapeitam Marekam Osovskim, kurš bez viņa es nevarētu iziet uz starta. Pēdējā braucienā Karro izcīnīja 13. vietu. Kāds ir Matīs, kas šajā braucienā nevēlējās lieki riskēt, jo trasa bija slidena un pārāk bedraina. Roberts Justs ierindojās 22. vietā. Ar šādiem rezultātiem Latvijas izlasē izdevās izcīnīt augsto 12. vietu no 34 nāciju komandām. Tas ir otrs labākais sniegums Latvijai nāciju kausa izcīņā. Francijas izlases ķegumu atcerēsies ar prieku, jo izdevās pēc 13 gadu pārtraukuma izcīnīt nāciju kausu. Sudrabs Beļģijai, bronza galvenajiem favorītiem ASV. Viens no leģendārākajiem motokros braucējiem, Rodžers de Kosters, kurš šobrīd strādā ar ASV izlasi, atskatījās uz aizlītajām sacensībām. We struggled. We barely made it to the podium, and I'm happy that my riders never gave up. There was a lot of adversity this weekend, and of course, I'm disappointed not to be in first place. But considering all the things that happened, I feel I'm still happy that we made it to the podium. No mūsu kaimiņiem labākais sniegums Igauniem. 9. vieta, ko nodrošināja Tanel Leo, izcīnītās 7. vietas. Savukārt lietuviešiem neizdevās iekļūt sacensību finālā. Pēc aizvadītajām sacensībām savs sakāmais bija arī Startautiskās motociklu federācijas prezidentam. This event was excellent today. The organization was very good. We are very happy to be here in Latvia, and the races was the most important thing. Were very, very exciting. Izcīnītā 12. vieta, ko šogad iespēja Latvijas izlases biežas cerības, ka mums vēl ir izaugsmes iespējas un labāka rezultāti vēl tikai priekšā. Jāuzsver, ka panākums izcīnīts ar gados jaunu komandu, ko uzsver arī kapteinis Karro. Gribējās parādīt labu rezultātu, un mēs izcīnījām 12. vietu, kas tomēr ir ļoti augsts rezultāts. Gandrīz sasniedzām Latvijas labāko rezultātu. Tā kā vēl ir uz ko tiekties. Mēs bijām jaunākā komanda, man liekas, nāciju izlasē, kas startēja šeit. Tā kā, jā, mums vēl ir vajadzīga pieredze.